Sveiki! Ja eksportējat preces, loģistika būs jūsu risināmo jautājumu saraksta augšgalā. Šajā video mēs centīsimies apskatīt apsvērumus, kas jāņem vērā, organizējot preču sūtījumus. Mēs arī izskaidrosim jūsu kravas ekspeditoru nozīmi un iepazīstināsim jūs ar pilnvarotā ekonomikas dalībnieka koncepciju. Šie jēdzieni nav problemātiski un tiem ir labi izstrādāti risinājumi, tāpēc netērēsim laiku. Ja jums ir fiziskas preces, kas jānogādā, pirmais lēmums, kas jāpieņem, ir, kā tās piegādāt pa autoceļu, dzelzceļu, jūru, gaisu vai izmantojot šo veidu kombināciju. Šis lēmums būs jāpieņem, līdzsvarojot ātrumu un izmaksu nozīmi, kā arī ņemot vērā praktiskumu un pieejamību. Tad jums jāprēķina sūtījuma apjoms. Izvēlētā Incoterms cenu formula noteiks arī to, par ko jums jāmaksā un kādu pakalpojumu jūsu kravas ekspeditoram jānodrošina. NB. Neatkarīgi no tā, kuru cenu formulu izvēlaties, ir svarīgi aprēķināt importēto preču gala izmaksas. Tas ļauj jums saprast, cik konkurētspējīgas cenas ir jūsu produktiem vai pakalpojumiem, neatkarīgi no tā, vai jums pašiem ir jāmaksā visi importa izdevumi vai nē. Jūs noteikti nevēlaties nekādas nepatīkamas pārsteigumus. Kravas ekspeditoru nozīme. Kravas ekspeditors ir trešā puse, kas palīdz uzņēmumiem organizēt un koordinēt sūtījumus, slēdzot līgumus ar vienu vai vairākiem pārvadātājiem preču transportēšanai. Tāpēc viņiem būtu jāuzņemas atbildība par visiem aspektiem, kas saistīti ar jūsu preču nogādāšanu no jūsu telpām līdz galamērķim. Jūsu produktu transportēšana ir acīmredzama prasība eksporta piegādēm, un daudziem produktiem piegādes izmaksas ir būtiska cenas sastāvdaļa. Jo ātrāk preces nonāk galamērķī, jo ātrāk jūs saņemat samaksu, tāpēc ātrums ir ļoti svarīgs. Tomēr ātrāks transports var izmaksāt dārgāk. Procedūras, maršruti un tarifi atšķiras atkarībā no transportēšanas veida, ar kravas automašīnu, vilcienu, gaisu vai jūru. Eksporta sūtījumiem izmantojiet starptautiskos kravu ekspeditorus. Viņi var salīdzināt izmaksas, izpildes laikus un tranzīta laikus katrai transportēšanas iespējai, izvēlēties labāko variantu un veikt rezervāciju, iegūt kravas apdrošināšanu, sagatavot nepieciešamo dokumentāciju, sniegt padomus par iepakošanas, marķēšanas un etiķetēšanas prasībām, nogādāt preces no rūpnīcas līdz ārvalstu galamērķim, kā arī noorganizēt preču muitošanu pēc ierašanās. Viņu pakalpojumu maksu var iekļaut gala cenā. Atzītie ekonomiskie operatori jeb AIO. Izvēloties savu kravu ekspeditoru, papildu apsvērums ir tas, vai jūsu ekspeditors ir atzīts ekonomiskais operators. Atzītie ekonomiskie operatori var nodrošināt ātrāku un vienkāršāku muitošanas procesu. AIO akreditācija ir izstrādāta, lai vienkāršotu muitas nodokļu un nodokļu atbilstību, nodrošinātu drošību un atbalstītu piegādes ķēdes risku pārvaldību. Robežu procedūras ir efektīvākas un ātrākas apstiprinātiem uzņēmumiem un viņu klientiem, jo tie tiek atzīti par zema riska uzņēmumiem un tāpēc retāk tiek aizkavēti pārbaudes dēļ. Zemāk ir pieejama saite uz atzīto ekonomisko operatoru reģistru. Šeit jūs varat pārbaudīt, vai jūsu kravu ekspeditors ir saņēmis atbilstošu akreditāciju. Ja jums nav kravu ekspeditora, jūs varat sameklēt kvalificētu uzņēmumu savā valstī. Vairāk detalizētu tiešsaistes resursu par loģistikas informāciju un resursiem varat atrast eksportētāja almanahā. Saite ir norādīta zemāk. Paldies, ka skatījāties! Ja vēlaties ar mani sazināties tieši, droši dariet to. Mūsu mājaslapa un mana e-pasta adrese ir redzama šajā slaidā un aprakstā zemāk. Ja šis video jums šķita noderīgs, lūdzu, nospiediet patīk un abonējiet mūsu kanālu, lai iegūtu vairāk ieskatu par starptautiskās tirzniecības izaugsmes iespējām. Vienkārši noklikšķiniet uz abonēšanas saites ekrānā. Tas jums neko nemaksā. Ja domājat, ka kādam jūsu paziņam tas varētu interesēt, lūdzu, padalieties ar šo saiti. Un, ja esat gatavs nākamajam solim, noskatieties nākamo video šajā atskaņošanas sarakstā. Saite ir tieši šeit.